sad. He reckons that two people one was a woman and one was a man. It was like a husband and wife. No? Es nezinu, uz ko viņš pamato to. Es mēģinu tagad atcerēties, vai... Wishful thinking? Wishful thinking. Ka viņa aizgāja mājā. Yeah, it is. Anyway, I just thought, oh yeah, that's interesting. I never heard. Man būs jā, es nekad to neesmu domājis, lasot to tekstu. Tu saka to, ka viņa aizgāja mājā un ēda, un tu viņu taisīja. Varbūt tā sieva jau bija mājā un sagaidīja viņu saēdienu. Mēs zinām, ka viens ir Kleops, jā tā, bet mēs nezinām, vai otrs ir minēts, es tikai skatos. Vai viņi runā? Es nedomāju, ka tas ir a bit of speculation, es domāju. Yeah, well, I thought, oh, well, that's interesting. I'll mention it to you. Jā, skatos pašreiz. Jā. Nē, es domāju, tā ir vienkārši spekulācija. Varēja būt, bet nav, tas nav specifically teikts, un mums ir jāuzmanās, ka mēs nelasām lietas iekšā tekstā, kas tur nav. Jā. Tas mums patikt. Yeah, actually, that's true. Taisnība. You know, do you want to... Jā. Mēs kādreiz jālasām lietas, kas tur nav. Es tikko pārlasīju ātrumā, tagad es nevaru redzēt. Man nekad nav tā doma tāda bijusi, jā, tā kā. But to be fair, he said it could have maybe been. He didn't say it was. Okay, jā. Nu, varēja būt, jā. Jā, bet tā ir vienkārši, jā, nav pateikts, jā, tā kā. Ir tāda iedoma, jā. Jā, tā doma, man nekā tā doma nav ienākusi prātā, bet tagad jāpadomā par to. Tas ir labi, vienmēr kaut kas jauns, par ko padomāt. Bet es nezinu, kas tur ir svarīgi. Es nezinu, kam dēļ Ruta to uzskata. Par to vispār runā. No, well, viņš to teica. Tas ir, makes sense, ja tā būtu, varbūt. Jā, bet tas nav, es nedomāju, man gandrīz jāpiekrīt Uldim šī gadījumā, kad es neredzu the relevance of it, bet tas ir, jā. Bet paldies, jā, tas ir vienmēr interesanti dzirdēt domas. Tu esi ar mums Rita, tu visāds Es esmu, bet man tumsā. man rāda my PC, un es nezinu. Jā, mēs esam tavu Tas ir augšā. galdu ar tavu laptopu, whatever. Es nezinu, kāpēc kur tas kameras ir palicis. Okay. Tas ir uz Es galvu. meklēju. Tu meklē, mēs iesāksim. Jā. Debes Tēvs, paldies par jaunu dienu, ko tu atkal esi dāvājis mums, un paldies, ka arī caur dažādām grūtībām tomēr mēs esam sanākuši atkal kopā, un pateicamies Tev, kungs, ka Tu dod mums šo iespēju, un atkal varam iedziļināties Tavā vārdā, iedziļināties Tavos ceļos, kungs, un ir tik daudz, ko mēs nezinām un nesaprotam, un mēs gribam vairāk un vairāk smelties dzīvības avotā, un mūsu vēlēšanās ir izprast Tavu vārdu. Un paldies, ka Tu esi devis mums svēto garu, kas palīdz mums šajā ziņā. Un šodien, ka lasam un runājam un pārdomājam Tavu vārdu, lai kungs saņemam to, ko Tu mums šodien grib dot. Mēs pateicamies Jēzus vārdā. Amen. Labi. Es varbūt izslēgšos piedošanu un ieslēgšos atkal iekšā. Okay, jā. Jā, ok. Piedod par to, es nezinu. Jā, ok. Mēs pagājušo reizi sākam runāt par svēto garu, un mēs sākam apskatīt svētā gara darbību mūsos, ja, tā, un kā viņš darbojās, un ko mēs pārunājam pagājušo reizi, un mēs nobeigsim to domu šodien, ir, kad viņš apstiprina mūsu attiecības ar Dievu. Viņš atgādina mums mūsu attiecības ar Dievu. Ja, tā. Un galvenais, ko mēs pārdomājam, bija, ka svētais gars mums atgādina, ka Jēzu Kristu mēs esam kas?
Nu, revision time. Mēs esam Dieva bērni, ja? Tas ir, ko mēs pārunājam garu un plaši pagājušo reizi, kad Svētais Gars atgādina mums, ka mēs esam Dieva bērni. Atzīsimies savus grēkus, būsim viņa bērni. Jā, tieši tā. Uz to mēs nobeidzām. Un to mēs nobeidzām uz 1. Jāņa 3.1, ja es nemaldos. 3.1, jā. Tā kā tas ir. Tā kā Svētais Gars galvenā darbība, viena no viņa galvenām darbībām ir, ka viņš atgādina mums mūsu status ar Dievu. Mūsu status ar Dievu ir, ka caur Kristu mēs esam Dieva bērni. Jā, tā. Un mēs pārdomājam un apskatījām dažādas raksturvietas, kas saistījās ar to. Tad viena, ko mēs vēl neapskatījām, bija pašā pēdējā grāmatā, Bībelē, Jāņa atklāsmes grāmatā, 21. nodaļā, 7. pants. 20 kas? 21. Revelation, jā, atklāsmes grāmatā 21. Un tagad redzam tavu īkstu. Es varu jūs redzēt un dzirdēt, tas ir galvenais. Tev vajag to reverse uz tavu kameru izdarīt, jā? Jā, mēs redzam tavu galdiņu, lepu. Jā, bet kur ir reverse, kur tas ir? Es nezinu uz tavu. Jā, no of course, tu ne... Jā, Oh, here we go. Here's some flowers. Jā. Tas nekas. Tāpēc, ka es pakustināju to. Okay. Es negribu jūs pārtraukt, es klausīšos. Tu vari runāt arī, mēs tev dzirdam. Tā kā... Paldies. Yeah, that's the main thing, yeah. Atklāsmes grāmata 21.7, kas uzvar, tas to iemantos. Es būšu viņa Dievs un viņš būs mans dēls. Jā, tā kā atkal tas vienkārši tas apstiprinājums, atkal, ko mēs redzējām caur dažādām rakstu vietām, gan vecā derībā, gan jaunā derībā, un nobeidzās arī pašā pēdējā grāmatā mums ir atkal atgādinājums. Ja es sacīju, esmu alfa un omega, sākums un gals, es došu izslāpušajam bez maksas no dzīvības ūdens avot, kas uzvar, tas to iemantos, un es būšu viņa Dievs, un viņš būs mans dēls. Tā kā ne tikai esam Dieva bērni šeit, šī dzīvē, caur Kristu, bet mēs turpināsim būt viņa bērni arī mūžīgā dzīvībā. Tā kā tas ir kaut kas, kas pārnesās pāri. Jā, tā. Un tad, tā kā es domāju, mēs varam nobeigt šo pirmo daļu, kad Svētais Gars atgādina mums apstiprina mūsu attiecības ar Dievu caur to, ka viņš atgādina mums, ka mēs esam Dieva bērni. Bet tagad otra lieta par Svēto Garu ir, kas ir, viņš ir arī, kas vēl viens veids, kā viņš apstiprina mūsu piederību vai mūsu ticību, ir, viņš ir dots mums kā zīmogs, ja tā. Aiziesim uz Efeziešu vēstules 1. nodaļu. Un Efeziešu 1. Lasīsim Efeziešu 1. nodaļā no 4. panta līdz 14. ieskaitot. 13. 14. ko es gribu pasvītrot, bet lasīsim, lai mums tas konteksts ir. Laumi, ja tev šodien ir balsts, tu var mums palasīt lūdzu no... 4. nodaļā no kura panta? Efeziešu vēstule, 1. nodaļa, sākot ar 4. pantu. 1. nodaļa, ok. Jā, būs tūlīt. Paldies. Okay. Viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas ir izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami viņa priekšā. Pēc savas gribas labā nodoma viņš mīlestībā jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu, par slavu viņa augstajai žēlastībai, ar ko tas mūs ir apveltījis savā mīļotajā dēlā. Viņā mums ir dota pestīšana, viņā asins grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlastības, kurā tas pārpilnībā mūs apveltīs ar dziļu gudrību un atziņu, atklādams mums savas gribas noslēpumu pēc sava labā nodoma, kuru tas laikiem piepildoties bija apņēmies novest līdz galam, visu apvienojot zem vienas galvas, Kristus,
ir to, kas debesīs, ir to, kas virs zemes. Viņš ir tas, ar kura gādību arī mēs esam kļuvuši par mantiniekiem, kas pēc viņa nodoma, viņš visu vada pēc savas gribas lēmuma, bijām izredzēti. Jau iepriekš savu cerību likt uz Kristu, lai tādējādi pagodinātu Dieva varenību. Viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un viņam ticēdami esat saņēmuši svētā gara zīmogu pēc apsolījumu, kas ir mūsu gaidāmā mantojuma ķīla, lai reiz iegūsim pestīšanas pilnību par slavu viņa varenībai. Paldies, tik tālu. Tā kā tas galvenais, ko es gribēju pasvītrot, bija tieši šis 13. 14. pants. Viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savus pestīšanas evaņģēliju, un viņam ticēdami esat saņēmuši svētā gara zīmoga pēc apsolījuma, kas ir mūsu gaidamā mantojuma ķīla, līdz reiz iegūsim pestīšanas pilnību par slavu viņa varenībai. Tā kā te skaidri mums ir pateicis, ka svētais gars mums ir dots kā zīmogs vai kā mantojuma ķīla. Ja? Tā, kad angļu valodā kādreiz vārds deposit ir lietots, ja? Ka mums ir dots viņš kā iemaks. Ka svētais gars mums, tā kā viņš mums ir, tas fakts, ka mums ir svētais gars, un viņš mājo mūsos, apstiprina to, ka mēs esam Dieva bērni. Ja? Sveiki, Tamāra, mēs esam pašreiz Efeziešu vēstules 1. nodaļā, respektīvi 13. un 14. pantā. Mēs runājam par to, ka svētais gars ir kā zīmogs mums, viņš apstiprina mums, ko mēs pārdomājam pagājušo reizi, ka mēs esam Dieva bērni. Ja? Tā kā viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savus pestīšanas evaņģēliju, un viņam ticēdam esat saņēmuši svētā gara zīmogu pēc apsolījuma, kas ir mūsu gaidamā mantojuma ķīla, līdzreiz iegūsim pestīšanas pilnību par slavu viņa varenībai. Mēs jau tagad esam pestīti, mums tagad ir dots svētais gars, mēs tagad esam Dieva bērni, bet mēs vēl to nepiedzīvojam visā pilnībā. Mēs to visā pilnībā piedzīvosim pēc augšām celšanos, ka mums būs jauna miesa, būs jauna debes, jauna zeme, un mēs būsim kopā ar kungu, kur nebūs vairs nekas ļauns, nebūs grēks, nebūs sātans, nebūs nāve, nebūs slimības, nebūs viss tās citas lietas. Starplaikā mums ir dots svētais gars, kas mūs uztur šajā ticībā, kas arī ir dots mums kā ķīla, ja, tā kā līdz kamēr mēs iegūsim visu visā pilnībā. Tā kā tas to atkal apstiprina. Te tik ļoti daudz, kas ir pateikts, jā. Un arī viņš mums dod, svētais gars dod stiprumu, courage un strength. Jā. Pretoties pret Satan. Jā. Un kā viņš to dara? Kad viņš mums liek saprast, ko mēs lasam, un lai mēs zinām, kā vajadzētu uzvesties. Jā, viņš mums stiprina savu Dievu vārdu, vai ne? Tā ir tā lieta. Svētais gars vienmēr darbojās caur Dievu vārdu, un viņš dod mums to iedrošinājumu, un courage, kā saka, viņš dod to mums un stiprina mūs caur Dieva vārdiem. Un viņš atgādina mums, ka mēs esam Dieva bērni, un atgādina mums, ja mēs esam Dieva bērni, tad mums vajag stāties pretī vēlnam. Tas ir kā viņš darbojās. Tā kā viņš ir mūsu palīgs, viņš ir dots mums kā ķīla, kad mēs zinām un ka mēs jūtam, ka viņš darbojās mūsos. Ja? Un tas mums atkal atgādina, kas mēs esam, un tas palīdz mums. Viņš dod mums spējas atpazīt svēto garu, jo svētais gars, sātanu, jo sātans ir viltīgs, viņš piedāvā lielus labumus, bet īstenībā tie, kas mūs gremdēs. Tieši tā, un tas man ļoti patīk.
kad tu to saka, kad viņš liek mums atpazīt, jo tā nelaime ir, ka lielākā daļa cilvēku neatpazīst viņu, jā, tā, un tic viņa meliem. Tas ir kā viņš darbojas ar viltību. Ja Sātans parādītos, kāds viņš īsti izskatās, tad neviens viņam droši vien nesakot, bet viņš neparādās tā, viņš nāk, viņš pielien klāt mums ar ļoti mīlīgā veidā, viņš nāk kā gaismas eņģelis, viņš nāk runādams, viņš pat lieto Dieva vārdu, viņš pat runā, bet viņš runā ārpus konteksta, ja, tā, un Svētais Gars palīdz mums, kā Lauma pareizi saka, atpazīt, viņš dod mums to angliski discernment, ja, ka mēs varam atpazīt, mēs varam zināt, un jo vairāk mēs zinām Dieva vārdu, jo labāk viņš palīdz mums atmaskot Sātanu un redzēt viņu mels, kas viņu īstenībā ir. Ja? Tā ir viena ļoti svarīga lieta, ko Svētais Gars dara. Te ir ļoti daudz lietas pateikt šajā Efeziešu 1. nodaļā, šajos dažos pantos. Un es nezinu, vai jums uzskrit, bet pašā sākumā, pašs 1. pants, ko Lauma lasīja, bija 4. pantā. Viņā, tas ir Kristu, ja, un viņš saka 3. pantu, lai slavēts mūsu kungi Jēzus Kristus, Dievs un Tēvs, kas mūsu Kristu ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Viņā, tas ir Kristu, tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami viņu priekšā mīlestībā. Dievs jau mūs jau paredzēja, izredzēja, izvēlēja, apzīmēja, lai mēs būtu svēti un nevainojami viņu priekšā mīlestībā. Iedomājies par to, ka tu kādreiz domā, ka Dievs man ir aizmirsis. Atceries, viņš jau tevi pazina. Pirms viņš pat radīja pasauli. Ja? Un mēs nevaram to, tas atkal iekrīt tajā vietā, kur mēs ar savu prātīgi nevaram to aptvert. Ja? Tā, bet ir svarīgi, ka mēs to dzirdam un ka mums tas tiek atgādināts, ka pirms pasaules radīšanas viņš jau mūs ir paredzējis, ja? Viņš jau mūs pazina. Un lai mēs būtu svēti, ko nozīmē svēti? Atdalīti viņam. Viņš jau mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu atdalīti viņam, nevainojam viņu priekšā mīlestībā. Kāpēc? Pēc savas gribas, labā nodoma. Viņš jau iepriekš nolēms, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu, par slavu viņa augstākajai žēlastībai, ar ko tas mūs apveltīs savā mīļotājā dēlā. Tā kā atkal, kā izvēle, kā lēmums, tavs lēmums? Nē. Viņa lēmums. Pēc savas gribas labā nodoma viņš jau iepriekš nolēms, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu, par slavu viņa augstākajai žēlastībai, ar ko tas mūs apveltīs savā mīļotājā dēlā. Tā kā tas, ka tu esi Dieva bērns, tas ir Dieva lēmums. Tā ir bijis viņa izvēle. Viņš tevi ir izredzējis pirms pasaules radīšanas. Tas nozīmē, ka viņam vien pienākās viss gods. Tas ir, ko Pāvils mums visu laiku atgādina. Ja, tā. Viņā mums dot pestīšanu, viņa asinīs, grēku piedošanu pēc viņa bagātā žēlastības, kurā tas pārpilnībā mūs apveltīs ar visu gudrību un atziņu, atklādams mums savas gribas noslēpumu pēc sava labā nodoma, kuru tas laikiem piepildoties bija apņēmies novest līdz galam, visu apvienojot zem vienas galvas, Kristus, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Ja? Tā kā Pāvils lieto ļoti garas teikumu šeit, ja tā, bet Kristu mums ir dot pestīšanu viņa asinīs, grēku piedošanu pēc viņa bagātā žēlastības, kuru tas pārpilnībā mūs apveltīs ar visu gudrību un atziņu. Ļoti daudz cilvēku domā, ka viņi ir gudri, bet viņi nav. Ja tev nav Dievs pamatā, tu neesi gudrs. Ja? Tu esi būtībā, tu esi muļķis. Ja? Parasti tie, kas nav gudri, tā domā, gudri cilvēkiem, viņiem nav jādomā, ka viņi gudri, full stop, jā.
Jā, un tā lieta ir, ka visas gudrības sākums ir kas? Dievs zina pazīt Dievu. Dievbijība. Dievbijība ir visas Dievbijība, jā. gudrības sākums. Tā kā, ja tev nav dievbijība, tad tev nav gudrība, jo tev nemaz nav tas pamats. Ja? Tā kā es vienmēr esmu teicis, ka 5-gadīgs bērns, kas pazīst Dievu, ir gudrāks nekā vecs profesors, kas Dievu nepazīst. Ja? Tā vecam profesoram varbūt ir kaut kāda pasaulīga gudrība, bet viņam nav šī atziņa, ja? Tā, un nav tā saprašana. Un ko Svētais Gars dara? Viņš dod mums saprast to, ja? Kurā tas pārpilnībā mūs apveltīs ar visu gudrību un atziņu, darīdams, ko atklādams mums savas gribas noslēpumu pēc savu labā nodomu, kuru tas laikiem piepildoties bija apņēmies novest līdz galam, visu apvienojot zem vienas galvas Kristus, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Ka mums ir Svētais Gars, tad mums atklājās, ko pasauli nevar redzēt un nevar saprast, un tas ir Dieva labā griba priekš mums, ja, tā, un Dieva labais prāts priekš mums. Un tāpēc Jēzus svētā lūkšanā mums māca lūgt tavs prāts, lai notiek. Jo gudra dzīve ir tā, kas tiek dzīvot pēc Dieva noteikumiem, pēc viņa prāta. Muļķis dzenās pēc savas. Un kur viņš nonāk? Nekur labi. Ja, tā kā gudrība, tas viss saistās kopā. Un tad tik brīnišķīgi 11. pantā viņš ir tas, ar kura gādību arī mēs esam kļuvuši par mantiniekiem, kas pēc viņa nodoma, viņš visu vada pēc savas gribas lēmumu, bijām izredzēt. Jau iepriekš savu cerību likt uz Kristu, lai tagadējādi pagodinātu Dieva varenību. Atkal viņš atgādina mums, ka tas viss notiek pēc Dieva nodoma, pēc viņa lēmuma, pēc viņa gribas lēmuma, un ka mēs bijām izredzēti jau iepriekš savu cerību likt uz Kristu, lai Dieva varenība tiktu pagodināta. Jā, tā kā tas ir kāpēc citur Pāvils raksta no viņu, caur viņu, uz viņu, visas lietas viņam, lai gods. Viss tas nāk no viņa. Un viņa 13. pantā arī jūs tagad esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un viņam ticēdami esat saņēmuši svētā gara zīmogu pēc apsolījuma, kas ir mūsu gaidamā mantojuma ķīla, līdzreiz iegūsim pestīšanas pilnību par slavu viņa varenībai. Tā kā Svētais Gars ir tas zīmogu uzlika, ka kaut kas tika parakstīts, un tas vēl Eiropā, es nezinu, vai vēl šodien, bet līdz neseniem laikiem Eiropā vēl zīmogs tika lietots, un viņam ir, ja dokuments bija parakstīts, bet tikai parakstīts bez zīmoga, tas vēl nav apstiprināts. Dokumentu apstiprināja ar zīmogu, ka bija oficiālais zīmogs. Mums draudzē kaut kur vēl glabājās mūsu zīmogi, ja mēs vairs viņus nelietojam. Ja, tas ir izgājies no tā, bet agrāk tu uzspied, senos laikos bija vastu, ja, tā vienkārši uzspiedināja vastu un tad uzspied simbolu virsū, ja, tā. Un tas ir, kas Svētais Gars ir, viņš ir tas simbols, ja, tā, viņš ir tas zīmogs, kas tiek uzlikts. Mums ir tas solījums, un tad mums tas ir viss iedots, un tad tas vēl ir apzīmogots, ja, tā kā tas ir, un to zīmogu neviens nevar laust, ja, tas ir, viņš ir mūsu zīmogs, un viņš ir arī mūsu ķīla, vai iemaksa, līdz kamēr mēs iegūsim pilnību. Kad mums būs augšām celtā miesa, tad būs lietas savādāks, bet starplaikā šajā mirstīgā miesā viņš mājo un dod mums spēku, un viņš ir tā kā mūsu iemaks, kas arī rāda mums, kāda būs dzīve, tad mēs būsim visā pilnībā, redzēsim Dievu visā pilnībā. Tā kā tā ir vēl viena funkcija, kas Svētajam Garam ir, viņš apstiprina, viņš ir zīmogs, un viņš ir ķīla. Ja, tā kā. Šī vieta ir ļoti, visi šitie teksti, ko te tu runā, ir ļoti labs piemērs, kā Sātans var lietot pilnīgi Dievu vārdu
apmulsināt cilvēks tikai izlaist to, bet caur Jēzu Kristu. Jā. Un teikt, jā, viņš jau iepriekš nolēms, ka mums būs viņu bērniem. To es ļoti daudz dzirdu, un tad viss tās lietas, jā, jūs esat Dieva bērni, bet nesakt caur Jēzu Kristu, ko tas nozīmē būt caur Jēzu Kristu. Jā, un ja tu izlaid to, tad tu esi tad tas cits. Tas cits nav, jā, tā, jo ārpus Kristu mēs nevaram būt Dievu. Nē. Jā, tā, tas ir ļoti skaidrs, un tas ir, ko cilvēki nesaprot, un ir ļoti daudz maldu mācītāji, kas vienkārši saka, jūs visi esat Dieva bērni, es negribu minēt vārdā, bet bija mācītājs, kas reiz gadiem atpakaļ rakstīja laikrakstā, jā, tā, ka visi latvieši ir Dieva bērni, jā, tā, un es vēl biju students tajā laikā, un es vienkārši nevarēju ticēt savam acīm, kā tu vari kaut ko tādu teikt, un es tam mācītājiem arī aizrādīju, un viņš man, viņš eventuāli man nerunāja vairāk, jā, tā, tas bija tās seks, nu tā, bet kā tu vari teikt, ka visi latvieši ir Dieva bērni, būtu labi, ja būtu, tā ir man. Būtu ļoti priecīgs. Pasauli būtu nebūt tā, kā viņi ir. Mēs būtu ļoti priecīgi, ja tas tā būtu, bet tas tā nav. Ja, ja tu nesi, ja tu izņem Kristā ārā, tad nekas nav. Ja, tā, jo te skaidri pateikts, ja, tā, ka tas ir viss caur viņu. Ja, un tas ir, ko Pāvils te atkal un atkal saka, ja, tā, un ka tas ir viss apvienots viņa. Ja, tā kā Te tiek samaitas apvienot latvietību ar ticību, to, ja tu esi labs super latvietis, tad pēc tā cilvēka sakamā tu esi labs cilvēks un tu esi Dieva bērns. Un es teiktu es tikko šorīt mēs ar Gunu pārnām, viņš mēģina taisīt vienu tādu mazu veselību neticīgiem cilvēkiem, mēs tā skatāmies to, bet tā doma, ka tik daudz cilvēku domā, ka viņi ir labi, ja, tā, un nesaprast, ka mēs nesam labi, ja, ka mēs pēc savas dabas nesam labi, ja, tā, un ka mēs laužam Dieva baušļus visu laiku, ja, tā, un te tā nelaime, ka cilvēki saka, ja tu prasi viņam uz kādu pamatu, tu domā, tu tiks es esmu bijis labs cilvēks, ja. Tiešām, vai tu esi bijis labs, ja, tā, pēc kāda mēra, pēc kāda, kas ir tavs mērs, ja tavs mērs ir, ko tu pats esi uzstādījis, tad varbūt tu esi labs, ja, tā, bet pēc Dieva mēra tu nesi, ja, tā, jo ir rakstīts, ka visi ir grēkoši un visiem trūks dievišķās godības, ja, un man patīk tas tulkojums angliski, all have sinned and fall short of the glory of God. Jā. Tu nesasniedz to, ja, tā, un Jēzus padara to mums tik reāli ar to, ka viņš pats saka, ja tu ienīsti savu brāli, tad tu viņu esi noslepkavojis, ja, tā, ja tu iekāro kādu cilvēku ar savām acīm, kādu sievieti vai vīrieti, ja, tā, ka tu esi pārkāpis laulību, ja, tā ka, un to momentu, ka mums nemaz nav jātik tālu baušos, pats pirmais bauslis, to momentu, ka kaut kas mums ir svarīgāks par Dievu, mēs jau esam lauzuši pirmo bausli, mēs esam kaut ko citu likuši augstāk par viņu, ja, tā kā, un mēs nesam labi, ja, tā ir tā, un tas ir, ko cilvēkiem ir tik grūti dabūt cilvēkos iekšā to saprast, ja, tā, un kad ir tikai Kristus dēļ, ka Dievs var mūs pieņemt kā savus bērnus, jo bez Kristus upura, bez viņa izlietām asinīm mūsu parāds nav samaksāts, un ja Dievs vienkārši ignorē mūsu grēku, un neviens nebūtu par to samaksājis, tad viņš nebūtu taisns. Un ja viņš nav taisns, tad mēs tādam Dievam nevaram nemaz ticēt. Ja, tā, ja viņš no vienas puses saka, grēka alga ir nāve, un tad no otras puses viņš pasaka, ne, tas ir ok, es neievērošu tavus pārkāpumus, jo es tevi mīlu. Bet nekas tam nav segums, tad kā tu vari ticēt tādam Dievam? Ja,
Un tas ir, kāpēc Jēzum bija jāmirst, ja? Lai būtu segums tam, lai Dievs varētu taisni mūs attaisnot, teikt, ne, tu neesi vainīgs, jo tas sods, ko es paredzēju par tavu grēku, tas ir samaksāts, ja? Tas ir izciests, ja? Jo Jēzus to izciet. Un tas ir, ko ir jāsaprot. Un kad mēs to saprotam, un kad mēs paļaujamies uz to, un kad mēs ticam tam, tad mēs esam Dieva bērni. Ja? Un tad mēs esam pestīti, tad viss šīs lietas ir spēkā. Ja? Un tad mums ir svētais gars. Kā mēs redzējām, es atceros pagājušo reizi mēs pārdomājam pašā sākumā, ka svētais gars darbojas savādāk ar tiem, kas ir pasaulē, un viņš darbojas savādāk ar tiem, kas ir Dieva bērni. Ja? Tiem, kas ir pasaulē, viņa galvenā funkcija ir norādīt mums, ka mēs neesam kristieši, parādīt mums, ka mēs esam grēkojuši pret svēto Dievu, kad ir gaidām tiesa, gaidām sots, un tad viņš arī nāk ar evaņģēliju vēst, bet tik ļoti Dievs pasaulī mīlēs, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet dabūt mūžīgo dzīvi. Tagad tā ir viņa funkcija uz tiem, kas ir ārpus, kas nav Dieva bērni. Ja? Viņš darbojās, lai viņi kļūtu par Dieva bērniem ticībā. Ja? Bet, kad mēs jau esam, tad viņš ir mūsu ķīla, viņš ir mūsu zīmogs, viņš ir mūsu palīgs, viņš ir mūsu mierinātājs, viņš dara visas šīs lietas un atgādina mums, kas mēs esam. Ja? Viņš apstiprina mūsu piederību Dievam. Ok? Un tad aiziesim bišķiņ tālāk Efeziešu vēstulē 4. nodaļā un no 20. panta. Lasīsim no 17. jo te mēs dabonam, mums jādabot to kontekstu, kā lai plūst tā lieta. Tamār, ja tu gribi palasīt mums? Jā. Tad nu es jums piekodinu, tas kungs ir mans liecinieks, vairs nedzīvo tā, kā pagāni dzīvo savas sirdsprāta tukšībā, savas nezināšanas dēļ un sirds apcietinā ticības dēļ, aptumšojušies savā sapratnē un atsvešinājušies dzīvībai, kas no Dieva, zaudējuši kauna jūtas un sākuši nodoties izvirtībai, sagandēdami savu dzīvi ar visādiem netiklības darbiem un mantkārību. Bet tā jūs Kristu neesat mācījušies, jūs par viņu esat dzirdējuši un mācījušies tā, ka patiesība ir Jēzu, ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilcis iet bojā, un jāatjaunojās savā sirdsprātā, un jāapģērb jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību ik viens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi. Dusmās neapgrēkojieties, lai saule nenoriet jums dusmojoties, un nedodiet vietu velnam. Kas zadzis, lai vairs nezog, bet lai labāk cenšas sev sagādāt godīgu iztiku ar savu roku darbu, lai būtu ko dot tam, kas ir trūkumā. No jūsu mutes, lai nenāk neviens nekrietns vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem. Un neapbēdinājiet Dieva svēto garu, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienai. Katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība, lai ir tālu no jums, bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi, piedodiet citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedevis. Paldies. Un ir atkal žēl, ka te atkal ir nodaļas maiņu, jo nākušais pants sekojiet Dievam kā viņa mīļie bērni. Un dzīvot mīlestībā, kā Kristus jūs mīlējis un mūsu labā sevi nodevies Dievam
par upura dāvanu, par jauku smaržu. Un tad viņš atkal turpina visas tās lietas, ko mums nevajag darīt, jā, tā. Bet, man liekas, angļu tulkojumā bija imitators of God, jā, tā ir. Tā kā, bet te skaidri atkal mums ir pateikts tik ļoti daudz, kad, ko svētais gars palīdz mums, ir dzīvot šo dzīvi tādā veidā, kā pienākās Dieva bērniem. Ja? Tas kungs ir mans liecinieks 17. pantā, nedzīvoja tā, kā pagāni dzīvo savu sirdsprātu tukšībā, savas nezināšanas dēļ un sirds apcietinātības dēļ. Aptumšojušies savā saprātnē un atsvešinājušies dzīvībai, kas ir no Dieva. Zaudējuši kaunu jūtas un sākuši nodoties izvērtībai, sagandēdam savu dzīvi visādām netiklības darbiem, mankārīgi. Šis skan ļoti līdzīgi Romiešu 1. nodaļa. Jā, tu, kas saka, un jāatjaunojās savā sirdsprātā, man domās nāk, you transformed by the renewing of your mind, vai ne? Tieši tā. Un tas ir jāatjauno, tas ir 23. pantā, jāatjauno savu sirdsprātā, jāapģēb jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Tas saskan Romiešu 12, 1 un 2, turpiniet sevi nodot Dievam, kā dzīvu svētu viņam tīkām upuru. Tā ir jūsu garīgā kalpošana. Netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtaties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprast, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Tā kā mēs redzam, kad atkal šīs rakstu vietas savijas kopā un izsaka to pašu domu. Un tas ir, ko svētais gars palīdz mums darīt. Un galvenais, ko es gribēju no šī rakstu vietas izlobīt ārā, bija 30. pants. Un neapbēdinājiet Dieva svēto garu, ar ko jūs esat apzīmogoti atpestīšanas dienai. Atkal te ir tas zīmogs, ja? Bet mums ir teiks, neapbēdinājiet Dieva svēto garu. Mēs varam apbēdināt, kā mēs apbēdinām Dieva svēto garu? Sinning. Jā, kā mēs grēkojam, ka mēs nedaram, ka mēs nedzīvojam kā bērni. Ja? Tad mēs apbēdinām svēto garu. Ja? Tā, un viņš nav priecīgs ar mums, ja, un mēs apbēdinām Dievu, ja, ka mēs nedzīvojam tā, kā viņš ir paredzējis, ka mēs dzīvojam. Vecāki nekad nav priecīgi, ka viņi bērni viņam neklaus, ne? Mēs viņus tomēr mīlam, ja, bet viņi apbēdina mūs kādreiz ar savu rīcību, ka viņi neklaus, ja, un cik vēl vairāk debes tēvs, ja, cik vēl vairāk svētais gars, ka mēs neklausam viņam. Un cik muļķīgi ir to nedarīt, ja, un neprasīt viņam. Jēzus teica saviem mācekļiem, jums nav, jo jūs neprasāt. Ja? Jums nav, jo jūs nelūdzat. Un tik daudz, vai nebūtu bēdīgi nostāties Dievu priekšā. Man bija tik daudz, ko es gribēju vēl jums dot, bet jūs man neprasīt. Tu neprasīji man padomu, tu nemeklēji man padomu. Parasti mēs meklējam Dievu padomu un palīdzību pēc tam, ka mēs esam jau salaiduši visu dēli. Ja? Un tad mēs ejam, un ka mēs esam saplēsuši, un viss ir sagājis grīstē, tad mēs ejam pie Dieva un lūdzam, lai viņš lāp. Ja mēs būtu gājuši pie viņa pēc padomu jau pirms, varbūt mēs nebūtu saplēsuši, ja? Tā varbūt lietas būtu bijušas savādākas. Ja? Tā kā mums vajag likt viņu pirmā vietā, un tāpēc mums atkal un atkal Dieva vārdā ir mācīts staigājiet garā. Ja, un saskaņot savu dzīvi kopā ar viņu. Ja, mums ir pateikts novilkt veco cilvēku. Ja, 22. pantā, ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilciet bojā un jāatjaunojās savā sirdsprātā. Un jāapģēb jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Un atkal tas nav vienreizējs notikums. Ja? Tas ir kaut kas, ko mēs turpinām darīt. Mums visu laiku, kā mēs esam vairāk kā pārdomājuši, tas vecais cilvēks, tās vecās kārības vienmēr nāk apakaļ. Ja? Mums vienmēr viņas ir jānostum, jāgremdē atkal
lejā. Viņas visu laiku mēģina atkal ņemt virsroku, ja, tā. Un tāpēc mums visu laiku ir jāvērš savu skatu uz Dievu. Un tas ir Svētais Gars palīdz mums. Un tam mums pilnīgi praktiski Pāvils spells it out. Ja gadījumā tu vēl nezini, viņš pasaka skaidru un gaišu. Atmetiet melus, runājiet patiesību ik viens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi. Dusmās neapgrēkojieties, lai saule nenoriet jums dusmojoties. Un tas ir labs padoms, ja, un padoms arī visiem laulātiem pāriem nekad gulēt dusmās, ja, tā, lai saule nenoriet jums dusmojoties. Ja. Kādreiz dusmas sanāk, bet... Mamma vienmēr to teica. Jā, un tā viņai bija ļoti pareizi. Viņai bija ļoti pareizi. Un iedodiet vietu vēlnam. Redz, ka mēs darām šīs lietas, mēs dodam vietu vēlnam. Mēs nekad nevaram teikt, un tas nav nekāds aizbildinājums, vēlns man lika darīt. Ja? The devil made me do it. Mēs dzirdam to tik daudz. Ja tev jau nav jāklaus vēlnam. Nav jāklaus viņam. Ja? Ja? Viņš nevar tev piespiest darīt it neko. Ja? Ja tu kaut ko dari, ja tu grēko, tā bija tava izvēle. Viņš tev piedāvā, viņš tev piemāna, viņš tev melo, viņš darīs visu kaut ko, bet tu piekrīt. Ja? Ja tu grēkoji, tā bija tava vaina. Ja? Un tāpēc Dāvids savā 51. salmā, savā brīnišķīgā grēka nožēla lūkšanā, nemēģina vairs to vainu likt uz kādu citu. Viņš saka, es esmu vainīgs. Ja? Vienīgi es esmu grēkos pret tevi un darīs to, kas ir nepareizi tavā priekšā. Ja? Tā kā mums nevajag dot vietas vēlnam. Un tie veidi, kā mēs dodam vietu vēlnam, ir, ka mēs padodamies savam miesas kārībām, ka mēs padodamies mūsu vecai dabai, ja, tā, un ka mēs nesavaldam sevi, mēs neļaujam, lai Svētais Gars mūs savalda, kas zadzis, lai vairs nezog, bet lai labāk cenšas sev sagādāt godīgi iztika savu roku darbu, lai būtu ko dot tam, kas ir trūkumā. Es nopūšos, jo nākšais pants ir ļoti grūts, ja. Nu jūsu mutes, lai nenāk neviens nekrietnes vārds. Tikai krietnes runas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem. Neviens nekrietnes vārds, lai nenāk no jūsu mutes, bet tikai krietnes runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem. Ja? Tas nav tik vienkārši. Ja? Un tad viņš saka, neapbēdiniet Dieva svēto garu, ko es apzīmogot atpestīšanas dienai. Katrs rūgtums, ātsirdība, dusmas, baršanās un zaime, vispār katra ļaunprātība, lai ir tālu no jums. Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi, piedodiet citam, kādi Dievs Kristū jums ir piedevis. Pāvils dažos pantos var iepakot iekšā tik ļoti daudz, ja, un tas tik spēcīgi mums tiek iedots. Un tad tas turpinājums, sekojiet Dievam, kā viņa mīļie bērni, un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs mīlējis, un mūsu labā sevi nodevis Dievam par upuru dāvanu, par jauku smaržu. Tā kā tas līmenis te atkal, kas tiek likts, ir agāpei. Dieva mīlestība, ja? Sekojiet Dievam, kā viņa mīļie bērni, un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs mīlējis un mūsu labā sevi nodevis Dievam par upuru dāvanu, par jauku smaržu. Bet netiklība, visādu veidu netīra dzīve vai mantkārība, lai pat vārdu pēc jums ir sveša, kā tas svētajam piederās. Tāpat arī bezkaunība, tukšas runas, jo tādas lietas neklājās, bet gan jo vairāk pateicība. Atkal, Pāvils tik brīnišķīgā veidā iemāc mums, kā pārvarēt visu šīs lietas, ja, mantkārību, kā pārvarēt mantkārību. Es pateicīgs Dievam par viņa gādību, es pateicīgs par to, kas tev ir. Neskaties, neiekāro citu cilvēku. Man es pateicīgs par to, kas tev ir. Ja? Neiekāro citu cilvēku dzīvi, es pateicīgs par to, kas tev ir. Ja? Tā kā šeit mums atkal, un tas ir, ko Svētais Gars palīdz mums, viņš atgādina mums pateikties Dievam.
Jā, tā. Un tad viņš runā par Dievu dusmām, kas nāk pār nepaklausības bērniem. Un tad 8. pantā 5. nodaļā dzīvojiet kā gaismas bērni. Ja? Gaismas augurs viscauri labprātība, taisnība, patiesība, un pārbaudiet, kas tam kungam patīkams. Nepiedalieties neauglīgājos tumsības darbos, bet labāk celiet to gaismā. Tā kā atkal labs padoms 10. pantā pārbaudiet, kas tam kungam patīkams. Tā ir laba vadlīnija, tas, ka tu staigā garā, tad tu pārbaudi, vai tas, ko tu dari, vai tas, ko tu domā, vai tas ir tam kungam patīkams. Lai manas muts valoda un manas sirds domas ir tīkamas tavā priekšā. Let the words of my mouth, the meditation of my heart, be acceptable in thy sight, O Lord. Tā kā tas ir kā mums būs dzīvot. Tad 15. pantā, tad raugaties nopietni uz to, kā dzīvojat. Nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku, šīs dienas ir ļauns. Tāpēc nepadodaties neprātam, bet censieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Un neapreibinājieties ar vīnu, ar ko ceļās izlaidīga dzīve, bet topāt gara pilni. Runādām cits uz citu salmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādam un slavēdam to kungu savās sirdīs. Pateicieties vienmēr un par visu Dievam Tēvam mūsu kungi Jēzus Kristus vārdā, esiet paklausīgi citam Kristus bijībā. Tā kā Pāvils tik brīnišķīgi mums dod to atslēgu, kā dzīvot. Ja? Viņš pasaka mums, kā staigāt garā, kā mēs topam gara pilni, ka mēs runājam citu. Salmus, himnas, garīgas dziesmas, ka mēs darām, ko mēs darām šobrīd, ka mēs piedalāmies Bībeles stundās, ka mēs dziedam un slavējam to kungu savās sirdīs. Ja? Tad, ka mēs lasām Dievu vārdu, ka mēs lūdzam, ka mēs pateicamies Dievam, tad mēs tiekam pildīti ar viņa garu. Un tad tā atslēga visam, 20. pantā pateicieties vienmēr un par visu. Dievam Tēvam, mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. 5. nodaļā. 5. nodaļā 20. pants. Pateicieties vienmēr un par visu. To jāpasvītro. Ja tas nav pasvītrot savā Bībelē, pasvītro to. Pateicieties vienmēr un par visu. Par visu nozīmē par visu. Tā ir tā atslēga. Ja? Ka mēs dzīvojam pateicībā un ka mēs par visu pateicamies Dievam, arī par tām lietām, ko mēs nesaprotam, arī par tām grūtām lietām, arī par tiem pārbaudījumiem, un tā mēs staigājam garā. Kas attālināja Izraēlas tautu no Dieva, ka viņi staigāja tūkstnes? Moaned and groaned and grackled. Tieši tā nepateicība, kurnēšanās, vaidēšana. Mums bija labāk Ēģipte, mēs gribam iet atpakaļ un ēst sīpos, nevis šito manu, ko tu mums dod. Ja? Un kas notikās, Dieva dusmas izpaudās, ja? Un iznīcināja ļoti daudz no viņiem. Ja? Viņi kurnējās, viņi sūdzējās, Dievs bija izvedis viņus ar varenu roku, un viņi tomēr ir nepateicīgi. Ja? Tā, un viņi vienmēr atšķirt kaut kādu iemeslu vainot Dievu. Ja? Tā, Es brīnos vispār par Dievu pacietību, bet viņi to izraisa. Bet mēs nesam neko labāk. Cik bieži mēs kurnamies un vaidam un esam nepateicīgi, ja tā, kur mums vajadzētu būt pateicīgiem. Dievs ir izglābis mūs no mūžīgas nāves. Viņš ir devis mums savu dēlu, viņš ir devis mums savu garu. Kā varam būt nepateicīgi viņam? Viņš gādā par mums. Brīnišķi. Ja? Un, ka mēs viņam pateicamies, tad mēs tuvojamies viņam. Un tu pats to jūti sevī, ka tu esi pateicīgs Dievam, un ka tu viņu slavē, tavs gars tiek pacelts, un svētais gars sarunājas ar tavu garu, un tas tevi paceļ.
Jā, tā, un tā tu top gara pilns. Un tas arī pārnesās, pierošam, pat dzīvu, spēcīgu liecību arī citiem. Ka viņi redz, tu nes tā kā visi citi, jā, tu ir kaut kas savādāks par tevi, tu esi pateicīgs, tev viņi man un redz, jo tava gaisma spīd ļaužu priekšā. Viņi redz tavus labos darbus un godā tavu tēvu, kas ir debesīs. Jā, tā kā. Jā. Bet vienmēr nav tas efekts, ko tu gribētu. Viņi redz tavus labos darbus, un dažs cilvēks saka, oh, they're nuts. Jā, Jā. bet to viņi teica par Jēzu. Nu jā. Jēzus paša māte, viņa brāļi teica, ka viņš ir pazaudējis prātu, Jā. mēģināja viņu apstādināt. Jā, tā. Viņam bija jāpasaka tos vārdus, kas daudziem ir grūti sagremot, jā, ka viņš teica, kas ir mana māte un kas ir mana brāļi, tā man debes tēva prāta. Jā, tā, ka tai momentā viņi nebija. Un jā, bet lai cilvēki to domā, jā, tā, jo ne visi to domā, ir tomēr ir tie, kas ievēro un kas tiek iespaidot. Jā, tu nedrīkst sev mainīt, tāpēc, ka cilvēks domā, ka you're a bit nutty, ka tu tic Dievam, labi, ka tu nedrīkst. Tas Well, Bet es kind of domāju, ka svētais gars ir laikā subconscious, un mēs zinām, ka mēs nedarām, mums ir konsekvences, un mēs zinām, ka mēs nedarām kaut ko pareizi, bet we still do it. Bet ja tu lasi Bībeli un mācies vairāk un vairāk, tad tu saproti vairāk un vairāk par Dievu un par Holy Spirit. Un es domāju, tev pilnīgi pareizi, es domāju, ka kas notiekās, jo vairāk mēs lasām Dievu vārdu, jo vairāk tas asina mūsu sirdsapziņu, jā, tā, jo ir iespējams, un mēs visi piedzimstam ar to, mēs jau, maz bērns zina, ka viņš tādu nepareizi, es redzu to pie savu mazdēlu, ka viņš kaut ko izdara, ko jau nevar, viņš jau zina, viņam nav jau, viņš jau zina, jā, mēs jau zem, bet tā nelaime ir, ja tu sevi attālini no Dieva, tu vari to sacietināt, ka tu vairs neklausi tam, jā, tā, ka tev tas ar laiku tiek sacietināts, jā, tā, bet ja mēs lasām Dievu vārdu, un svētais gars plūst caur mums, viņš visu laiku padara to jūtīgāku, un es atrodu, kas notiek, katrā ziņā manā dzīvē, ko es izjūtu, ir, kad es palieku jūtīgāks un jūtīgāks, un katreiz, kad es apbēdinu Dieva garu, tad es jūtos vēl sliktāk par to nekā agrāk, jā, tā, Jo tu zini, ka tu esi darījis nepareizi. Jā, un tas ir atdzīvināts, un tavu vēlēšanās ir Būt labāk. Dievam patīkams, jā, tā, un darīt to, tāpēc mums rezonē tā dziesma, kā es vēlētos daudz labāks. Daudz labāk. Tavam kļūdam reiz vaļā kļūt. You really do, jā. Ja Kristus pļavumā un viņam augļus vākt un kalpot sākt, un tā viss ir svētā gara darbība, jā, tā, un viņš lieto Dieva vārdu, jo tas, ko mēs tikko lasījām Efeziešu 4. 5. nodaļa, tas ir atkal viens no tiem spoguļtekstiem, tu lasi to un tu sāc, wow, jā, tu sāc redzēt, jā, tā, un tas atgādinājums, jā, man katrā ziņā 29. pants 4. nodaļā uzrunā spēcīgi no jūsu mutes, lai nenāk neviens nekrietnes vārds, bet tikai krietnes runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem. Un tas ir kā Dievs, svētais gars lieto Dievu vārdu, ja, tu lasi un tev kaut kas uzkrīt, un kādreiz tu lasi, tu pilnīgi jūt, ka tev pirks spiež, ja, tā svētais gars tev atkal, ja, man tas ir kaut kas, pie kā jāpiestrādā, ja, tā jau atgādinājums, ja viņš mums kaut ko norādīja, tāpēc, jo viņš grib, lai mēs labojamies, ja, tā, bet tas ir tik brīnišķīgi. Un tas, ka tas tā darbojās, tā ir atkal zīme, te ir tas zīmoks, ka mēs esam Dieva bērni, jo ja mēs nebūtu, tad tas tur nebūtu, tad svētais gars mūs atstāja, jo Dievs ar laiku, ja tu pietiekoši sacietini savu sirdi pret Dievu un pietiekoši viņu noraida, ar laiku viņš tev tu izvēlies neticēt Dievam, tad tu sev atver, tu uzliec sev uz ļoti bīstamu ceļu, ja, tā, un tas ir romiešu vēstulē. Tas ir romiešiem, jā. Tas ir taisni tā kā mums tagad ir.
Tā kā romieši tur, es nezinu, 2. pantā, ka viņi raksta, kā Dievs kind of lied, lai viņi paliek wicked and do all the things. Tas ir pirmā horrible nodaļā, things. pirmā nodaļā, sākot 18. pantu, jo Dieva dusmība no debesīm parādās par cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnībā apslāpja patiesību. Jo ko par Dievu var zināt, tas viņam ir atklāts, Dievs pats viņam to ir atklājis. Kopš pasaules radīšanas viņa neredzamās īpašības, gan viņa mūžīgais spēks, gan viņa dievišķība ir skaidri saredzama viņa darbos, tāpēc viņam nav ko aizbildināties. Jo zinādam Dievu, viņi to nav turējuši godā kā Dievu, viņam nav pateikušies, te ir atkal tā pateicība, ja? Nav pateikušies, bet savos spriedumos krituši nīcības gūstā un savā sirds neprātā iegrimuši tumsā. Saugam sevi pa gudriem, tie kļuvuši ģeķi un apmainījuši neiznīcīgā Dieva godību pret iznīcīgam cilvēkam un putniem, lopiem, rāpuļiem, līdzīgiem tēliem. Un te tagad, here it comes, tāpēc Dievs viņu sirds kārības nodevības izvērtībai, kurā viņi paši sākuši sagandēt savus miesas, tāpēc, ka viņi dievišķo patiesību apmainījuši pret meliem, sākuši dievināt un pielūgt radību, atstājot novārtā radītāju, kas ir augsti teicams mūžīgi. Āmen. Tāpēc Dievs viņus nodevis apkaunošanas kaislībās. Sievietes apmainījušās dabisko dzimumu kopdzību ar pretdabisko, tāpat arī vīrieši apmesdam dabisko kopdzību ar sievieti, cits pret citu iekaisuši savā iekārē, piekodam netiklību vīrietis un vīrieti paši saņemdam sodu par savu maldīšanos. Tad nu tāpat kā viņi nav turējuši cieņā viņam doto Dieva atziņu, Dievs sagandējis viņa prātu, ka viņi dara to, kas neklājās. Tie piepildījuši savu dzīvi ar visādiem netikumiem, netaisnību, samaitātību, iekāru, ļaunumu, skaudību, slepkavību, ķildam, krāpšanu, ļaunprātību, melnesību, kļuvuši par neslavas cēlājiem, Dieva nicinātājiem, nekauņam, augstprašiem, lielībniekiem, ļauni izdomātājiem, vecākiem, nepaklausīgiem, bezprātīgiem, neusticamiem, cietsirdīgiem, nežēlīgiem. Pazīdam Dieva taisnību, ka tie, kas tādas lietas darīja, pelnījuši nāvi, viņi tomēr nevienu paši to dara, vēl priecājās par tiem, kas tā dzīvo. Un tas skaidri pateiks, ka Dievs viņus pamets, ka Dievs viņus ir nodevis viņa taisnību. Tu izdomā, ka tu negribi Dievu, tas ok, tu man negribi, tu man noraidi, te ir tas seks. Un tas ir, kāpēc Dievs varēja sacietināt fāronam sirdi. Nebija, ka Dievs bija netaisnīgs, ka viņš sodīja faraonu, jo faraons jau bija sacietinājis savu sirdi pret Dievu. Un tad Dievs viņu sacietināja vēl vairāk, ja, tā, jo viņš nemainījās, viņam bija dot iespēju, viņam bija zīmes rādīts, viņš neņēma tās, un tad Dievs viņam palīdzēja, sacietināja viņu sirdi vēl vairāk, lai viņš varētu savu brīnumu vēl lielāk izdarīt. Ja, bet Dievs ir taisnīgs savā rīcībā. Un te ir tā problēma, ja, ja tu nestaigā garā, tad ne tikai tu esi tumsā, bet tā tumsa tev vēl pārņem vēl vairāk, ja, un tāpēc ļaunums pasaulē vairojās, jo vairāk mēs iztumam Dievu ārā no vis kaut ko, jo sliktāks lietas paliks, ja, tā. Nav tikai, ka paliek neitrāli, nekas nepaliek neitrāli, paliek Dievs Ādamu un Īvu, un tagad mēs nemazam nevaram pateikt, kas ir sieviete un kas ir vīrietis. Jā. I mean, hello? Tas ir... How bad is all this going? Un es domāju, manuprāt, ka tas ir tas, ka mēs pašu radīšanas pamats noraidam, ja, tā, un sagrozam, kā Dievs visu ir radījis, ja, tā, un ka viņš vēl ir pacietīgs un mums nav vēl iznīcinājis visu, tā ir atkal Dieva žēlastība, ja, tā, bet pat cik mēs kaitinām Dievu visu laiku ar visu. Un tas tagad ir, kā angļuiski saka, in your face tik daudz vairāk, ja, tā nekā bija, ja, tā, un tas viss, jā. Ja, tas ir, tāpēc Dieva vārds ir tik svarīgs, bet tik daudz cilvēku vairs nemazam nedomā, kad vairs ir svarīgs. Nē. Un viņi un tāpēc mēs lielā ātrumā
tagad ejam uz leju atkal, jā, tā, ja mēs esam viss tā aizgājis, jā, tā. Un tas vienīgais, kas turēties pretī, ir ar Dievu vārdu. Un Svētais Gars palīdz mums to darīt, jā, tā kā, jā. Paldies Dievam. Paldies Dievam, jā, tā. Un ir svarīgi, ka mēs lasām šīs vietas un ka mēs turpinām arī tā dzīvot, jā, tā kā. Bet Svētais Gars ir tad mums, ir mūsu palīgs, viņš ir mūsu zīmogs, un tā ir viena no galvenām darbībām, ko viņš dara. Es tikai domāju, tā kā es lasīju to romiešu, es domāju, es lasu, kā mums ir šodien, ja ne vēl trakāk. But that kind of gave me hope jo tur jau viņi pasauli bijusi. Un Dievs ir mums palīdzējis tikt caur to atkal, so it gave a bit of hope too. Well, es domāju, ka ir ļoti skaidrs, un mēs nezinām, cik daudz reizes tas ies apkārt, bet tas bija vēl David Jeremiah, kas teica, ka gandrīz katrai civilizācijai vai gandrīz katrai vietai kā 200 gadu apmēram viņš runāja specifiski par Ameriku, jā, tā. Un, kad tu domā, nācijas viņas iesākās, viņam ir tas sākums, tā atplaukšana, tad ir laiks, kad viss iet ļoti labi, un tad uzreiz noiet viss atkal lejā, jā, tā. Un tas iet tādos apmēram 200 gadu ciklos, jā, tā, un tā tas ir ja mēs paskatāmies pasaules vēsturī, bijis atmodas laiki, bijis reformācijas, ir liela atgriešanās, ka ļoti daudz cilvēku nāk pie ticības, un tad kādu laiku ir Dieva svētība, visi iet brīnišķīgi, un tad uzreiz atkal blaukš viss noiet lejā, jā, tā, un mēs pašreiz esam gandrīz pašā apakšā atkal, jā, tā, un tad. Tā certainly izliekās, jā. Un vai šī pēdējā reize apkārt, kas to zina, tikai Dievs ir, jā, tā tas iet, jo sasniedz to, ka zemāk mēs nevaram noiet, nekā mēs esam tagad, bet tas nav neko savādāk nekā bija, kad Pāvils rakstīja savus vēstules korintiešiem, efeziešiem, galatiešiem, visās šajās vietās bija uz matas pats, jā, tā, ja mēs varētu apmainīt Korintu ar Sidneju, jā, tas ir tāpat ostu pilsēta, tās pašas problēmas. Nekas nav jauns. Nekas nav jauns, jā, tā ir tās lietas. But ir awful, ka mēs te dzīvojam šitādā laikmetā. Kas ir pareizi, tagad nav pareizi, un it's just upside down and inside out, ne? Bet nekad nav bijis savādāk, jo es atkal sāku lasīt, es katru gadu lasu savu bībeli, bet, kad tu lasi pirmā Mūzes grāmatu, tūlīt jau pēc tam, kad Ādams un Ieva ir krituši, kas notiek, viņa ģimenē jau ir slepkavība, jau pašā divi brāļi, jā, tā, Kains nokāva savu brāli Ābeli, jā, tā, un tā lieta pasliktinājās ļoti ātri, un nav daudz paudzes, un Dievs saka, ok, man viss šito ir jāiznīcina, un viņš iznīcina plūdu, izglāb Noa un viņa dēls, jāsāk atkal no jauna, nav ilgi, kad atkal viss iet šķīvi un greizi, ja, tā, un atkal ir laika, kad ir atkal labāk, tad tu palasi soļu grāmatu, ja, tā iesākās ļoti labi, Dievs dod visādas soļus, judges, ja, kas valda tautu, bez soļu grāmatu nobeidzās, ka katrs darīja to, kas bija pareizi savās acīs, ja, tā, un atkal, ja, tā, un tas, tā kā nekas jauns nav, Zalamanam bija pareizi, kad nekas jauns nav zem saules, ja, tā, viss tas, kas bijis, ir atkal būs un ir, un tas iet apkārt, bet mums tā cerība vienmēr ir, ka Dievam vienmēr tomēr ir savs sauliņš, viņam vienmēr ir savs glenna, ja, vienmēr, viņš nekad nav bez gaismas, ja, tā, un mūsu uzdevums ir izplatīt to gaismu, cik mēs varam. Un viens puses, redzētām visu to ļaunu, mēs redzam, cik liels mūsu darbs priekšā stāv. Ja, tā kā vajadzētu mums... Cilvēki negrib dzirdēt, ir really grūti tikt caur. Viņi negrib, bet tas neapstādina mums, ja, tā, ja. Un ir žēl. Ir really žēl, awful, jā. Viņi nesaprot. Landaro riņķi, un nezinu, kur viņi iet.
Un viņi nesaprot, ko viņi noraida. Un daži attopās pirms nav pa vēl, bet daži ne, tā kā tas ir. Jā, ok. Tā ir laba vieta, kur mums iet Dievu priekšā lūkšanā. Debes Tēvs, mēs zinām, cik ļoti tu mūs mīli, un mēs redzam, cik bēdīgi ir pasaulē. Un mūsu sirds sāp, un mēs zinām, ka vēl vairāk tavs sirds sāp, kad tik mazi to, kas tevi īsti atzīst, kas tevi meklē. Un mēs lūdzam, kungs, lai mēs varētu dzīvot kā gaismas bērni, lai mūsu dzīve būtu tāda, kas norāda uz tevi. Un mēs lūdzam par tām dvēselēm, kas tevi nepazīst, un tāda mums ir tik daudz mūsu pašu paziņās, varbūt mūsu ģimenēs. Mēs lūdzam par viņiem, kungs, lai ataust tava gaismu. Un mēs lūdzam, lai, kungs, tu caur mums un caur citiem rādīt viņiem īsto ceļu. Un mēs pateicamies, kungs, ka mums ir tavs vārds, ka mums ir tavs gars, ka tu mūs vadi un ka tu lieto mūs savai valstībai. Palīdzi mums staigāt garā. Mēs lasām šīs lietas, mēs zinām, ko mums vajag darīt, bet tik bieži mēs atrodamies kā Pāvils, kas saka to labo, ko es gribu, es nedaru. To ļauno, ko es ienīstu, to es daru. Un, kungs, mēs zinām, ka mums vajag staigāt garā. Dod mums to spēku teikt nē kārdinājumam, teikt jā tavam vārdam, nē vēlnam, jā svētajam garam. Un paļauties uz tevi, nevis uz savu pašu gudrību vai pašu spēku, bet paļauties uz tevi, sekot tev, tu esi mūsu labais gans. Un tu mūsu vārdi tik brīnišķi, un tik brīnišķi visu tavu ceļu. Un mēs pateicamies par pestīšanu Kristu Jēzu, mēs pateicamies par gādību, ko tu gādā par mums, un ka nav neviens mirklis, ka mēs būtu bez tevis, un ka tu mūs mīli ar mūžīgu mīlestību. Par visu mēs sakam tev paldies, un, kungs, mēs izlūdzamies tev svētīgi kopā lūgdami mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī ir zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien. Piedod mums parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par mūsu cilvēku prātu un saprašanu, lai pasargā mūsu sirds, mūsu domas, Kungā Jēzu Kristu, mūžīgai dzīvībai. Āmen. Labi, paldies. Paldies. Thank you.